mirt sirdis Ziemassvētku brīnuma priekā, būs dāvanas, draugi un gals tiks klāts. Ir atkal egles zarā sapnītas balts iekārts. Būs labi, nevar būt savādāk. Paliekot vecākiem, mūsu saraksts Ziemassvētku vecītim paliek arvien īsāks, jo mēs ļoti labi saprotam, ka tās īstās vērtības nevar nopirkt veikalā. Tāpēc visiem krāslaviešiem un visiem, kam Krāslava ir sirdī mīļa, novēlu laimi, veselību, daudz mīlestības un pāri visam, lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Vienmēr gribas domāt un ticēt, ka katrs nākamais gads nesīs arvien vairāk skaistu un patīkamu mirkļu. Mīļie novadnieki, Krāslavas novada sociālā dienesta vārdā es novēlu ik katram no jums viskarstāko vēlēšanu piepildīšanos. Salīgstiet mieru, ja esat ar kādu sastrīdējušies, apciemojiet radiniekus, draugus, paziņas, tādējādi izbaudot kopā būšanas prieku. Novēlu jums gaišus Ziemassvētkus un laimīgu jaunu 2016. gadu. Ir savāda sajūta gadu mijā, kad zvaigžņotā debesis sudrabusījā. Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs, ko nākamā gada putini sūtīs. Ir savāda sajūta tādā brīdī, kad satiekas gadi uz īsu brīdi. Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā, bet domas sen jau atrodas iekšā. Lai jaunais gads atnāk ar piepildījumu, cerību, dzīves prieku, stipru veselību un mīlestību. Laimīgu jauno gadu! Ziemassvētki. Šogad šis brīnumu laiks ir atnācis bez sniega, bet atnācis. Tāpēc svarīgi, lai mēs spētu ieraudzīt gaišumu sevī un radīt to visapkārt, gan fiziski, dedzinot sveces, lampiņas, uguni, gan emocionāli, dodot mīlestību tuvākajiem, pārsteigumu sastaptajiem un smaidu ikvienam. Ir svarīgi, lai katrs no mums spētu ieraudzīt to neiedomājamo brīnumu, ka mums apkārt ir tik daudz brīnišķīgi cilvēki. Godājamie novadnieki, gada skaistākajos svētkos novēlu veiksmi visos jūsu pirmsākumos. Un runājot Kornēlijas apškrūmes vārdiem, lai jaunais gads ir skaists kā Vidzeme, līdzens kā Zemgale, dziesmots kā Latgale un bagāts kā Kurzemes. Sveicināti, dārgie Krāslavas iedzīvotāji, tuvojas svētki. Gribētu es visu Krāslavas sportistu un arī cevišķi basketbolistu vārdā sveikt jūs šajos svētkos, novēlēt priecīgus, baltus un siltus Ziemassvētkus. Cenšamies būt visi sportiski, aktīvi. Latvija šogad sportā ir ļoti daudz panākumu un līdz ar to gribētos, lai jūs visi arī nedaudz kustētos un cevišķi pievērstos vairāk basketbolam, jo basketbols ir foršs. Laimīgo jauno gadu! Kopīgiem spēkiem ir izdarīts ļoti daudz mūsu skaistākā novada Daugavas lokos attīstības labā, bet mums vēl ir daudz priekšā. Jauni plāni un jauni projekti, jaunas idejas un jaunas iespējas. Tāpēc jaunajā gadā gribu visiem novēlēt spēku un izturību, iniciatīvu pret mūsu skaisto dzimto novadu, padarot to vēl skaistāku, sakoptāku un pievilcīgāku. Bet galvenais, lai siltums, uzticība, sapratne un pozitīvais noskaņojums jūsu ģimenēs, lai stipra veselība jums visiem un galds katru vakaru pilns ar kulināra mantojuma gardumiem. Lai mazais rūķis tev kā burvis, uz laimi atver visas durvis, lai paņemta tiek rūpe ļaunā un bēdas paliek rūķim paunā.
laimīgu, priecīgu, radošu visiem jauno gadu. Mīļie krāsavieši, atļausiet novēlēt, lai vēlējumi piepildās, lai ir veselība, lai ir prieks, ka mēs esam uz tās pasaules, kurā varam darīt laimīgus ne tikai sevi, bet arī apkārtējos. Ar jauno gadu!